par pedagogu algām. Vakar LNT ziņoja attiecībā uz to mazāko bērnu dārzu pedagogu algām. Ventspils pašvaldība esot tieši rosinājusi to pārējais periodu, ka nemaksātos sākotnēji solītos 560 eiro, tas ir, es atvainojos, 620 eiro, bet maksāt sākumā 560 eiro, ja pašvaldība nevar atļauties tā kā maksāt. Vai tā ir taisnība, ka tieši Ventspils ir rosinājusi, un tad kāds ir bijis tas pamatojums? Nē. Nezinu, kas to teica, tas neatbilst patiesībai. Mēs rosinājām, ka pedagogu algu pieaugums bērndārzos, ka tas ir jāfinansē no valsts budžeta. Un tas pēc Seiles modeļa, kādu viņa paredzēja, prasīja apmēram 34 miljonus papildus naudu. Pēc šī Šadurska modeļa tas prasīja apmēram, precīzi ziņu nav, finanses ministrijas aprēķina mums nav, bet ņemot vērā, kā mums tie cipari mainās, apmēram ap 15 miljoni papildus naudu. Nu, tātad finanses ministrija šādu naudu neatrada, un līdz ar to iznāca, ka pedagoga algu pielikums bērndārzos pilnībā gulstas uz pašvaldību budžetu pleciem, un neviena no pašvaldībām, kurām ir bērndārzi, pie tam tas gulstas, tur bija ierakstīts ne tikai uz pašvaldību pleciem, bet arī uz privāto bērndārzu īpašniekiem. Arī tas attiecās uz privāto bērndārzu īpašniekiem. Un viņiem budžetā tas nav, tas nozīmē privātiem bērndārziem, tā kā būtu jāceļ tādā gadījumā droši vien maksa. Un mums jāpārskata budžeti visām pašvaldībām. Un par cik pat nenotika pašvaldība aptauja, var finansēt vai nevar finansēt, bet kabineta noteikumos bija rakstīts, ka obligāti no šī gada 1. septembra jāmaksāja 620 eiro par likmi. Nu, lūk, nerēķinoties, ir nauda vai nav. Pie tam gan pašvaldībām jāmaksā, gan privātajiem jāmaksā. Nerēķinoties ne ar ko. Tad tas mūsu ierosinājums bija tāds, ka jāieraksta, ir jāparedz brīvprātības princips šajā jautājumā. Tad var maksāt 620, var maksāt 680. Bet paredzēts, ka 680 pēc gada no 17. gada 1. septembra. Nu, ja kādam ir nauda pietiekama, viņš var maksāt 680, bet vispār, ja ir pietiekama nauda, var maksāt kaut 1000. Ja? Savukārt, ja nu kādam pašvaldībai vai privātajam bērndārza īpašniekam nav tāda nauda, nu, tad viņš pieliek tik, cik viņš var pielikt. Ja? Nu, lūk, kā man teica, bet es neesmu lasījis vēl, ja kāds gala variants ir, kad esot izņemts ārā obligātuma princips un atstātas brīvprātības princips. Ja. Tāds bija tas mūsu priekšlikums, bet šo priekšlikumu pēdējā diskusija par to bija ZZS valdē. Ja. Un tur mēs arī par to runājam. Mans tas kompromisa priekšlikums bija tāds, kad no visa algu pieauguma pusi finansē valsts budžets bērndārzos pedagogiem, un otru pusi tad pašvaldības. Pie tam to valsts naudu daba un tad, ja pašvaldība to otru pusi pieliek klāt obligāti. Nu, ja pašvaldība negrib finansēt, nu, tad arī no valsts arī tas netika atbalstīts. Ja? Nu, un par cik es biju vienīgais, kas par to tēmu runāja, nu, tad iznāca, ka Ventspils pašvaldībai vienīgai, kurai interesē ārēji resursi, pedagogu algu finansēšana, gadījumā valsts budžeta resursi. Pārējiem tā kā, nevar tā teikt, man piebalsoja arī Rāviņš no Jelgavas, jā, un arī Dobeles kolēģis, jā, tā es nepēd, jā. Viņi man atbalstīja tai ziņā. Nu, tad rezumē ir tāds, valsts neiedava neko, kaut gan Seiles modelis būtu realizēts, ja būtu pieņemts vēl Straujumas kundzes valdībā, ka pašvaldībām neko nedod. Tad viņi būtu pieņemts Seiles kundzes variants, pēc kuras, starp citu, Ventspils pedagogiem alga pieaugtu par 23%, nevis par 8% kā tagad. Lūk. Bet tad finansu ministrija Reira personā ļoti cieti stāvējusi to, ka pašvaldībām vajag risināt to jautājumu. Nu, lūk.
rezultāts tad valsts neiedeva, neiedeva arī kaut kādu solidaritātes puse uz pusi vai kaut kādā proporcijā. Ja? Tad viss ir uz pašvaldību un privāto bērndārzu īpašnieku pleciem, bet ir brīvprātības princips, ne obligātu princips. Bet, protams, ja visiem pedagogiem pieliek algas, tad kā tad tu nepieliksi? Pēkšņi vienai kategorijai nepieliks. Tas jau kaut ko nav loģiski, man liekas, jā. Tad Ventspils pedagogi uz to cerēt, ka tomēr būs tā kā vairāk par tiem minimāli noteiktajiem. Mēs neesam to jautājumu skatījuši, jā. Tur valsts tā rekomendācija ir 620, mēs to skatīsim. Ja tā ir pašvaldības budžeta nauda, tad es domāju, ka mums nekāds pārējais periods nav vajadzīgs. Bet tas ir mans personīgais viedoklis šobrīd. Tad, ja valsts gadījumā 620 piedāvā un pēc gada 680, pa cik tā ir visa mūsu nauda un uz valsts budžeta mēs nevaram cerēt, tad jau tas pārējais periodu, tad mēs paši visu nosakam. Jā. Ir pārējais periods, nav pārējais periods, jau tā tālāk. Jā. Vajadzīga nauda, protams. Jā. Ja naudas nav, tad tu neko nevari samaksāt. Tāds ir tas stāsts. Kas to teicāt televīzijā? LNT esmu teicis, es viņu pats neredzēju, man tā teicis, ka esmu teicis. Jā, tad viena tante pārstāstīja otrai tantei un trešā tantei un ceturtais onkuls kaut ko izrunāja. Jā, labi, ka pajautājat. Paldies, jā.